mainu spoguļu stikliņu, bet pirms jaunā uzstādīšanas vajag pārbaudīt, vai apsilde darbojas tieši no mašīnas puses. Un to ļoti vienkārši var izdarīt šajā te spoguļu vietā, ieliekot 5-vatīgu, 10-vatīgu, principā vienalga, kaut vai 20-vatīgu lampiņu. Un vienkārši ieslēdzot šo te apsildi. Šajā gadījumā visticamāk tā tas nenotiktu, bet kāpēc tā lampiņa ir laba un kāpēc viņa ir labāka par multimetru, jo viņa veido tā kā slodzi. Un ja te būtu kaut kāds gudrāks vadības bloks šajā sistēmā, kas ieslēdz to apsildi šajā gadījumā vai jebko, kas ir šāds te, kā patērētājs, ir sistēmas, kur pieņemsim, paiet 1-2 sekundes, mašīna saprot, ka tur galā nav slodzes, tātad patērētāju, un viņi šajā ķēdē paņem nost šo varošanu. Un tādā veidā var rasties nepareizs iespējas par to, kad nedarbojas kaut kas mašīnas pusē, bet patiesībā sakot, vienkārši vadības bloks paņem atslēdz barošanu, jo viņš neredz šeit galā patērētāju. Tā kā šī lampiņa ir ideāls variants, lai šādi pārbaudītu.